cienījamā priekšsēdētāja, klasisks muļķības un dezinformācijas piemērs, ko mēs tikko dzirdējām. Latvijas kopējās jaudas ir 2,3 gigavati, patēriņš 0,89 gigavati pagājušā gadā. Latvijā var saražot vairāk kā 2,5 reizes nekā bērni stāsta, kurus skolā nav mācījušies ne fiziku, ne bioloģiju. Tagad otra lieta, par šo brīnišķīgu enerģiju. Šobrīd ir izsniegts atļaujas par 6 gigavatiem, un viņiem jau vairs nav zemes, kur izvietot, bet pieteikumi ir pa 18 gigavatiem. Bet tas smieklīgi, ka Cepuriša kungs nezina vienu lietu, ka viņa brīnišķīga enerģija, piemēram, Latvija 100% pāriet uz saules enerģiju, un vēja. Un tagad vakarā nostājas pēkšņi, ja mākonis aiziet priekšā brīnišķīgai saulei, un enerģija apstājas, un kafijas mašīna izslēdzas, jo nelaime ir tā, ka tad ir jāieslēdz, ir jāsinhronizē. Iedomājieties operācijas, teiksim, slimnīcās, dažādas iekārtas, datori. Tad mēs runājam par ārkārtīgi dārgiem sinhronizatoriem, ko mēs nopirkām, lai sinhronizēt, teiksim, atslēgšanos no Krievijas elektrības. Tad iedomājieties, ka šī brīnišķīga enerģija mākoņa dēļ apstājas un jums ir pīga. Atšķirības starp 1 kilovatu vēja rotoru un 1 gigavatu parku bezvējā ir 0. Viņi abi ražo 0. Tur nekāda atšķirības starp viņiem nav. Vajadzētu Cepuriša kungam atcerēties, ka tādā gadījumā ieslēdzas gāzes ģenerators, kurš tāpat jums jātur. Jums jātur paralēli tā otra sistēma 100%. Un tas gāzes ģenerators jādarbina. Gāzes tec, bet tā nelaime ir, ka pastāvīgā režīmā strādājot, gan koģenerācijas stacijas, kas ražo elektrību, gan teci, viņi nebojājuši. Ģeneratori var strādāt gadiem ilgi, 10 gadiem ilgi, bet visu laiku tādā režīmā, ka viņi ieslēdz pie katra mākonīša. Rezultātā viņi sabojājas, Cepuriša kungs. Un jums jau vēl kā skolā, kas matemātiku noteikti nav mācījies, es varu pateikt vienu lietu. Ja jūs pievelkat... Kirsteina kungs, lūdzu cieņpilni izturēties pret kolēģiem. Ja jūs pievelkat augstsprieguma līnijas, teiksim, pie 3 teciem, pie 2 teciem un 3 elektrostacijām, tad sadales tīkli maksā un patērē vienu summu, bet ja jums ir 1000 vai 10 000 mikroģeneratoru un pie katra ir jāpievelk tīkli, un tā elektrība lēkā, jums ir jātaisa viedās apakšstacijas, tad nebrīnieties, ka sadales tīkli saka, ka viņiem papildus vēl ir vajadzīgi 2 miljardi, kurus samaksās vientiesīgie latviešu nodokļu maksātāji no savas kabatas pie tiem 13,1 miljardiem. Vēl šai te nulles, teiksim, tur tai politikai 30. gadā un vēl pie tiem 6 vai 70 miljardiem par tiem brīnumainiem vilcieniem, kas tur lidos uz magnetiskām sliedēm pa mežiem un purviem. Tā kā, paldies. Balsot pret.